Mēs atrodamies Siguldā un redz, kur ir tas tramvajiņš, kurš ved mūs uz Turēju, kur mums obligāti ir jānonāk. Bērnībā, kad es apmeklēju Siguldu, ikreizējais Siguldas apmeklējums beidzās ar apmēram šādu spieķu, tā teikt, gūmu. Un viņi krājās daudz un vecāki, kā vienmēr, pirka un visi bērni priecājās. Bet kāds ir tas pats sākums, kādēļ gan spieķis un kādēļ viņš ir tā pieķēries Siguldē? Tad, kad Kņazs Kuropotkins sāk iekārtot turismu takas un sāka braukt biežāk viesi uz Siguldu, tad zemnieki, noskatoties, kā viņi mocījās pa tām gravām, tur āpoja augšā un lejā, tad izdomāja, ka vajadzētu viņiem kādu spieķi. Tā kā tie turisti no tā laika brauc un zemnieki tos spieķus tirgoja, tā tagad tas rūpals jau 200 gadu garumā vēl turpinās. Vai jūs gādāsiet šos palīgu līdzekļus arī uz galvaspilsētu? Vai jūs turisti sūdzas, ka nevar uzrāpties Basteikalnā? Ja man kāds pieprasīs Rīgai, ka vajag spieķus Rīgas viesiem, tad nav nekādas problēmas. Jā. Kādēļ gan sarkans un zaļš, kādēļ gan ir tas raksts, vai tam rakstam ir kāda īpaša nozīme? Kad sāka ražot mazos suvenīru spieķīšus, tad, kad es biju tā saucamajos Krievu laikos sāka ražot tos mazos suvenīru spieķīšus. Un tad tās tušas, ar ko tiek izkrāsoti mazie spieķīši, laikam savādākas nebija nopērkams, kā tikai zaļa un sarkana. Jā, bet tīri tas grafiskais risinājums? Šī ir Māras zīme. Aha. Šeit ir laimas zīme. Uz zaru vietām tiek uzzīmētas ceļņas. Te mums varētu būt tas mājas gariņš. Tas kociņš tiek atnests no meža, un tad viņš tiek izvārīts. Nomizo, ap tādām formiņām apliec un nofiksē. Un žāvēšanas procesā ir kādas reizes 3-4 vēl jāņem un viņus tā lēni masējot jāiztaisno. Jo neviens jau līkus spieķus negrib pirkt. Tā ir dzeltena? Jā, es viņu ietonēju dzeltenu. Jā. Un tad ar dedzināmu aparātu iededzinu mosturus, un tad izkrāso. Tā, un tad ir gatavs? Un kas tas ir par koku? Krūklis. Krūklis. Lielos varētu gatavot arī no ievām, no kārkliem. Ieva ir smagāka. Jā, tātad tiem, kam vajag spieķi, tiem ieteiksim krūkli, tie, kam vajag ierocies. Jā, kam vajag ierocis, tie var ievu ņemt. Es izvēlēšos krūkli. Kas pārņems jūsu aizraušanos vai ikdienas darbu? Tāpat kā jebkurš spieķu ražotāji bērni jau procesu pārzina visu. Tas varbūt arī ir tas, ko vajadzētu novēlēt, lai būtu kam vajag un lai Siguldā turpina, tā teikt, pēc iespējas vairāk iebraucēji staigāt pa kalniem ar jūsu ražotiem spieķīšiem. Būtu jau labi, jā. Man tas arī patiktos. Lai jums sukas.